25. marts 2024. gadā ir vakars. Daba mostās. Kad tu pēdējo reizi apstājies dabā, ne tikai caurstaigāji agrāk iemītās, vai arī netik pazīstamās vai jaunās takas, bet kad tu apstājies, lai ieklausītos dabas skaņās un arī savā sirdsapziņā. Šis ir īsts brīdis, kurā esmu apstājies arī es. Manā dzīvē tādu brīžu ir daudz, un esmu pateicīgs, ka varu būt šajā pasaulē radītājam, arī saviem vecākiem, un tādā pasaulē dzīvoju, kurā jau ilgāku laiku nesatieku manis paša bērnus, Robertu un Emīliju Markusus. Jau daudzkārt esmu pieminējis, ka laikā, kad visā pasaulē tika legalizēti noziegumi pret ģimenēm, pret vecākiem un bērniem, tas skāra arī manu ģimeni, manus bērnus un mani. Manus bērnus nolaupot Latvijā. Šis stāsts un notikums turpinās. Tie, kas pielika roku šajā noziegumā, neviens pats no vairākiem simtiem nav bijis vismaz tik godīgs, lai atzītu savu vainu un censtos vismaz drusciņ ko vērst par labu. Ir maz to, kas nepeld pa straumei un nesako baram. Ir maz to, kas, kā armijā, programmu pieņēmuši, proti, komandierim ir taisnība, pat ja nav taisnība, un šādi viņi dzīvo. Tie ir gļēvuļi un morāli kropļi, kas dara to, ko viņiem liek, apmaiņā pret dažādiem labumiem. Kas tad ir tā naudas vara, kuras dēļ tik daudzi izliekas, ka viņi domā un rūpējas par mūsu zemi Latviju, par ģimenēm tajā un visbeidzot darbi, attieksme, vārdi. Un visa šī kopums parāda, ka pat savās mājās daudzi tā vietā, lai uzklausītu vismaz savus paša bērnus, labāk izvēlās televīziju, iecienītās programmas, filmas, mūzikas ritmus un dažādus citus trokšņus, pie kuriem pierasts, tik ļoti pierasts, ka cilvēki, kļūdami par necilvēkiem, attaisno savu paviršību, vienaldzību, gļēvumu un atgriežoties pie jau pieminētā armijā izplatītā komandierim ir taisnība, pat ja nav taisnība, šo gļēvuļu frāzi, šo melu frāzi bišķiņ paanalizēšu. Ik viens no tiem
vīriešiem vai sievietēm, kas ir dienējuši armijā un nodevuši zvērestu, apzinās vai nē, bet sevi ir padarījuši par marionetēm savu tiešo priekšnieku rokās. Un kāpēc tad pastāv šāda sistēma? Tieši tāpēc, lai to, kas ir nodevis zvērestu, padarītu par zvēru, par necilvēku, par izsūtāmo, par šakāļu baru, kas dara, ko liek, kas ir gatavs nokost ikvienu, ko sistēma gļēvuļu vara pieprasa. No savas pieredzes zinu, kad armijā biju Latvijas valsts, pēdiņās valsts armijā, un šo gļēvuļu zvērestu nenodevu, apzinoties, ka nav nevienam jāpakļaujas bez ierunām, un ka nav tāda cilvēka, līdera, lai kas viņš būtu, ka man vai arī jebkuram citam cilvēkam būtu jāsako. Bet izrādās, īstdzimteņu varas ir iedomājušās, ka viņām ir tiesības uzspiest savu vājprātu un pieprasīt, lai nabaga cilvēki, vienkāršie cilvēki sekotu viņiem kā nozombēti. Cik tad ir tādu, kas spēj pateikt nē? Cik ir tādu, kas spēj pateikt pēc savas gribas, pēc savas iniciatīvas un nevis pūlī, bet paši nē noziedznieku varām, kuras izliekās par taisnības sargiem? Es esmu Mareks, Markus. Mani bērni ir nolaupīti Latvijā. Latvijā, kura izliekās par demokrātisku valsti, tiesisku valsti. Proti vara izliekas, bet cilvēki, daudzi, klusi šo visu pacieš. Cik vēl ģimenēm ir jāpiedzīvo varas izraisīts posts un pazušana, lai pamostos sirdsapziņa tajos, kas vēl vakar, aizvakar un vēl šodien izlikās un turpina izlikties, ka šajā valstī pa lielam viss ir kārtībā. Es gribu pasacīt, ka pateicoties izlikšanās vājprātam, kāds bija arī Covid afēras laikā, tika pieļauti neskaitāmi noziegumi. Es vairs neteikšu to tādos skarbākos vārdos, bet pateikšu, tas bija nožēlojami, tas bija gļēvi un necilvēciski. Savu šī vakara vēstījumu noslēgšu ar kādu citu domu. Tu, tēti, un tu, mamma, kuriem ir vēl iespējas satikt savus bērnus, atrodiet viņiem laiku šovakar. Ne tikai, ja jūsu bērnus, ja vien viņi ir maziņi, ir jāliek gulēt, ne tikai šim brīdim, lai lasītu pasaciņu, vai arī palīdzot pildīt mājas darbus skolām, vai kādus citus pienākumus veicot, vai arī pieprasot, lai dēls vai meita dara šo vai to, vai kaut ko citu, bet vienkārši, lai apsēstos līdzās un izdarīt ko tādu, kas ikdienā ir nolikts malā. Sadzirdēt savus bērnus. Ja jūsu bērni jau ir lieli, vai arī tālumā, vai arī tikai atmiņās, lai kā tas būtu, pavisam noteikti ikvienam cilvēkam ir vismaz kāds, kam viņš vai viņa var uzticēt ne tikai savu bēdu un pārdzīvojumu stāstus, bet arī pats dot no sevis ko labu, vai tā būtu iedvesma,
iedrošinājums vai aicinājums kopā doties dabā, sportot vai vienkārši pastaigāties, lai kā tas būtu, atrodiet viens otram laiku, lai satiktu savus tuvākos, lai satiktu savus bērnus, savus mīļos, kas meklē viens otru, tie citu atradīs. Ar labvakaru!